Labā ziņa, ka viss liecina par to, ka rītdien jaunā valdība tiks apstiprināta. Nu, ja Kulbergam, jaunajam ministru prezidentam, izdosies noturēt tādā valdības darbības fokusā ekonomisko jautājumu, tā, manuprāt, jau pati par sevi ir otra ļoti labā ziņa. Tas, kas mani nedaudz samulsināja, bija, pirmām un galvenām kārtām, nestoties to, ka apvienotais saraksts ļoti daudz runāja par to, ka ir nepieciešamība samazināt birokrātiju, tā skaitā ministriju skaitu, simboliski, bet svarīgi. Nekas no tā nav uz papīra. Piemēram, tāds jautājums kā klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšana. Un tas nenozīmē, ka mums enerģētika vairs nav prioritāte. Nē, vienkārši ministrija nav vajadzīga. Tas, ka šīs ministrijas likvidēšana kā tāds simbolisks akts nav parādījies, mani mulsina, jo tas nozīmē par to, ka kaut kur jau tā kā iespējams vai nedod Dievs ir aizmirsušies visi tie, manuprāt, trāpīgie un precīzie paziņojumi, ar kuriem Kulberga kungs mūs regulāri atgādināja un informēja. Ļoti bīstama lieta ir tas, ka satiksmes ministrija vadīs vienotību. Satiksmes ministrijā ļoti fundamentāli darbi. Vienotība visus šos gadus ir bijusi gan premjeramatā, gan finanšu ministra amatā. Un satiksmes jomā, kur ir tik būtiski darbi, no viņiem palīdzība nav bijusi. Šobrīd, kad viņi ieņem satiksmes jomas līderu amatu, tad, es atvainojos, ir ļoti liela bīstamība, ka tās ļoti lielās un Latvijas tautsaimniecībai, ekonomikai nozīmīgās problēmas nevis tiks risināts, bet tieši tādā pašā stiliņā tiks atlikts uz pēcvēlēšanu laiku. Un pēdējais. Rihards Kozlovskis, bijušais iekšlietu ministrs, nav pieķerts pēdiņās. Kaut ko darām iekšlietu ministrijā, kurā tiešām milzīgas reformas bija vajadzīgas šajos gados. Vairāk par 10 gadiem pēdējo 15 gadu laikā ir bijis ministrs. Šobrīd būs labs satiksmes ministrs. Jomā, kura ir īstas krīzes priekšā, par to man māc diezgan nozīmīgas šaubas.